Ilgi gaidītais pavasaris sagaidīts, un komunālā pārvalde plāno darbus, lai sagatavotu pludmali vasaras sezonai. Tradicionāli pludmales sezona Liepājā tiek atklāta 15. maijā. Šobrīd ir palicis tieši mēnesis līdz oficiālajai pludmales sezonas atklāšanai. Vienmēr visus interesē, tas jaunākais, kas būs un kas būs citādāks atšķirībā no citiem gadiem. Tādas būtiskākās lietas ir šobrīd tiek strādāts. Tas neredzamais darbs tiek sagatavots viss, lai šogad pludmales sezonā pludmalē būtu jaunas toaletes pludmales apmeklētājiem. Pēc ziemas vējiem daudz viet ir aizputināts arī izejas pludmalē, kas jau vistuvākajā laikā tiks attīrītas un uzlabotas. Pakāpeniski plānots nomainīt metru platās koku laipas pret platākām, lai aktīvākajā laikā cilvēku plūsma viegli varētu notikt abos virzienos. Plānots ir šonedēļ sākt izlīdzināt šīs smiltis, lai nebūtu tik lielam, valnim jāiet pāri un jāizliek celiņi. Pirmais jau darbs arī ir šīs izejas sākt aprīkot ar celiņiem. Pakāpeniski ir doma pāriet, sākt nomainīt visus, vecos nolietotos celiņus, kas ir šaurāki metra platumā, pāriet uz platākiem, uz 1,5 metra platiem celiņiem. Ar laiku tas noteikti, es ceru, izdosies pilnīgi visās izejās, pat tādās mazākās, kas ir tikai tur dzīvojamo rajonu izejām pretī, un tādās visus pāriet uz šiem platajiem celiņiem, kas ir tomēr ērtāk, lai cilvēki var izmainīties, kas iet prom no pludmales, kas nāk atpakaļ, lai būtu ērtāk cilvēku lietošanai. Liepājas pludmale arī šogad pretendē uz vides kvalitātes simbolu pludmalē zilo karogu, kas nosaka savas prasības, kas tiks precīzi ievērotas. Jaunums šogad būs vides pieejamības projekts, lai arī cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu viegli nokļūt pludmalē, pārģērbties, sauļoties un arī peldēties. Tieši droša peldēšanās cilvēkiem ar īpašiem vajadzīgiem līdz šim bija lielākā problēma, bet jau šogad plānots izmantot peldēšanas ratiņkrēslu džobu, kas paredzēts pieaugušam cilvēkam ar kustību traucējumiem ar masu līdz 100 kg un ko Liepājas doma Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros Mana sociālā atbildība iegādājās vēl pagājušajā gadā. Peldēšana notiks kopā ar asistentu, un Liepāja ir pirmā pilsēta Latvijā un visā Baltijas reģionā, kur tiek realizēts šāda veida projekts. Pārmaiņas šogad būs arī parkā. Šogad ļoti daudz iegūs ar to, ka notiek iela apgaismojuma rekonstrukcija parka daļā, līdz ar to arī daudzās vietās parkā tiks sakārtoti segumi, kas skar arī blakus esošo, izbūvēt šo apgaismojumu. Blakus arī tiek veikt šo celiņu segumu rekonstrukciju. Tas būs tāds ļoti svarīgs un ļoti būtisks izmaiņas parkā, ko izjutīs ļoti daudzi parkā apmeklētāji. Tas ir liepājnieki, Liepājas viesi. Tieši soliņi ir tie vides objekti, kas ir visvairāk iecienīti un pieprasīti gan no liepājnieku, gan pilsētas viesu puses. Arī pagājušajā gadā notika mākslinieku plenērs, kurā tika izveidoti 10 līti soliņi, katrs interesants un atšķirīgs. Diemžēl katram soliņam policisti klāt nepieliks, un daļa no tiem ir izrotāti ar dažādiem uzrakstiem. Protams, arī tam visam ir sava ēnas puse, kur tagad pavasarī sadarbosimies arī ar māksliniekiem, lai viņus, sakārtotu vismaz uz sezonas sākumu, jo, ne visi parka apmeklētāji lieto soliņus tam paredzētajiem mērķiem. Diemžēl tāda ir tā praksa. Šādas nianses arī, ar šādām niansēm arī nāks saskarties visās pozitīvajās lietās. Ir arī savu tādu pilieniņu klāt. Pludmale un parks ir iecienīta atpūtas vieta, un, lai noskaidrotu, kādu to iedzīvotāji vēlas redzēt, pašvaldība ir izsludinājusi ideju konkursu. Tas mērķis ir tāds, ka apskatīt viņu kompleksi un radīt tādu, atraktīvu, bet tāpat laikā iejūtīgu pilsētvidi, kura kļūst par Liepājas pilsētas zīmolu, kas ir atpazīstams jau kaut kādā plašākā reģionā. Sāksies ir publiskā aptauja arī liepājniekiem par to, ko viņi vēlās šajā pludmales daļā. Šodien jāatzīst, jau ir pirmās atsauksmes un ir ļoti liela atsauksme. Pārsvarā visi cilvēki izsakās vairāk par tādām mazām arhitektūras formām, soliņiem, atkritumu urnām. Bet nav tāda neierasta, nav neierasta ideja, jāatzīst, diemžēl. Un tāpēc ir šis tematiskais plānojums, kurā mēs ceram, ka profesionāļi
varbūt piedāvās kaut ko tādu, ko mēs vispār neesam iedomājušies bez soliņiem un pārģēršanas kabīnēm. Jau šobrīd noslēgumam tuvojas arī koncertdārza Putu Vējiņu un tenisa sporta teritorijas tehniskā projekta izstrāde, kas domājams tuvākajos gados ienesīs interesantas nianses Pludmales parkā.